Anete tika piesaistīta, lai mums būtu šis te intīmo epizožu koordinators, jā. Un ir tas, kad vēl Latvijā, teiksim, tāda lieta vispār tā kā nebija, bet tāda lieta tagad ir, tas oficiāli arī ir viss vajadzīgs, un ir tas, kad Anete perfekti tik galā ar šo te darbu. Anete, kā bija veidot šīs te epizodes un kādi bija, nu, tā kā izaicinājumi, kā vispār? Intīmajās ainās, man liekas, būtu ļoti, ļoti nērti, ja būtu uzreiz jāfilmē bez mēģinājuma. Jo tā jau vien liekas, kas tur, ko mēģinājumā pieskarties, saskarties, varbūt pamēģināt tur kādu to pozu vai vēl kaut kā, bet tas jau ir solis uz priekšu, solis tuvāk apzināšanā un saprast, ko gribās un ko negribās darīt. Arī to mēģinājumā arī var redzēt, ko tas cilvēks nevēlas aktieris darīt vai ko vēlas un kas sanāk labi un kas nesanāk labi. Un tad līdz ar to tā kā pielāgot. Un tad filmēšanas laikā tad vairs nav tas risks, kad mazāks risks, ka kaut kas var nesanākt. Bet, protams, arī visi cilvēki un it īpaši mēs dāmas, ne katru dienu mums patīk, ka mums kāds pieskarās arī, vai ne? Mēs tāds jūtīgs. Un arī, protams, kad ir tas, kad, tā kā vēl just to, kad tu esi kameras priekšā, un vēl ir tas, kad droši vien domāt par to, kā tavs ķermenis izskatās kameras priekšā, tā kā tas jau arī noteikti, jā. Bet vispār, filmēšanas komanda, ieskaitot operatoru un režisoru, vai mēs bijām gana, tā kā saprotoši, un mēs tā kā pietiekami tā kā ļāvām izmēģināt un sagatavoties, tā kā, ja? Tās intīmās ainas jau mēs pirms tam arī izrunājām, un arī ar piemēriem un paraugiem mēs gājām kopā cauri, un no manas puses tik jautāts, kā jūs to redzat, kā jūs tās ainas iedomājaties, un es piedāvāju no savas puses, un mēs sapratām, kas paceļams, kas nepaceļams, bet tas ir viens, kas ir mūsu idejās un fantāzijās, un tad ir nākamais, kas ir reāli ar tiem cilvēkiem notiek, vai viņiem tas ķermenī ieiet, vai viņi to savā starpā var izspēlēt. Un tad jau skatās, un tad jau pielāgo tajā aktieriem. Bet jā, jūs esat bijuši diezgan pretim nākoši tādā ziņā ar mani vismaz. Tad īsi sakot, jautājums tāds, vai tu kā horeogrāfi, kur pildīji šo te amatu, vai tu esi apmierināta ar mūsu darbu, jā, tā kā, ja? Ko mēs esam, tā kā, kad mēs ļāvām tev normāli strādāt, jā, tā kā, ja? Jūs noteikti man ļāvāt strādāt, lai arī varbūt kaut kur ir bijušas kaut kādas diskusijas un varbūt nesakritības, kas ir, tur pamatots abām pusēm, bet es nejūtos baigi apspiesta vai kaut kā savādāk, tā kā ietekmēta, tā. Jo es vispār, man uzskats ir tāds, ja es pierakstos pie mākslas darba, tad, kā režisors saka, tā es arī cenšos izpildīt. Es apzinos, uz ko tas valku, un es uzskatu, ka mākslas vārdā, ja mēs gribam radīt kaut kādu reālu mākslas darbu, tad ir jārēķinās, kad ir jāiet ārpus komforta zonas, vismaz manā pasaulē. Man nekad nav bijis, nevienā mākslas darbā neesmu bijis tādā komfortiņā. Vienmēr tas ir bijis izaicinājums, bet es esmu pateicīga par šo te iespēju. Man bija pašai ļoti interesants un atklāsmju pilns īstenībā šis te notikums. Paldies tev, Anete, jo ir tas, kad es vēlreiz teikšu to, kad, tā kā bez tevis būtu pat ne grūti, būtu diezgan neiespējami, ja, izdarīt to visu, jā. Tā kā ir tas, paldies kad milzīgs paldies tev, jā, par to, jā. Ko man darīt, ja pilnīgi visi, kas man ir apkārt man besī? Besī.